pavisam citādāk nekā tagad. Tad no ogres līdz aivieksei un no alūksnes līdz pat limbažiem auga meži. Un kas par mežiem? Eglis stāvēja kā vecas sievas pasakā, sirmās ķēpa bārdas līdz pat zemē nokārušās. Kad veikš tā saskurināja, likās, ka pelēt ūdeņus skalojas ar prestējiem stumbriem. Lauku toreiz gan bija mazāk kā tagad. Tikai tādas lāmas, skaistos uzkalnos, egļu un priežu mežu vidū. Bet tad tie arī bija lauki. Tikko apgāsta balēna spīdēja taisni kā taukos mērcēni. Rudzu zelmenis rudeņos starp puslieliem. Gani tur tikai palaida lokus un paši dzīvoja zaļu dienu, lasīdami riekštus nobirušās lazdu lapās. Līdakas bijušas silmas kā siekstas, tās ķēra ar dukuriem un kārto plūgu murtiem, brūklenes, siekļevnes un mājās dzērvenes no tīreļa kaut vai ar maisu, sēnes, skrīnē vien, kas vīžoja muguru palocīt piesālīja visam gadam. Bet vai visi piesālīja un dzīvoja labi? Nē, agrāk cilvēki bijuši tieši tādi paši kā tagad, tas ir viņi bija dažādi. Tolaik sunu ciems atradies tik dziļi lielajā mežā un tik tālu prom no citām cilvēku mītnēm, ka tikai visklusākajās mēnesnaktīs varēja sadzirdēt pirmajos kaimiņos gaila dziedam. Visā lielajā mežā sunciemiešiem bija slikta slava. Vaicāsiet, kāpēc? Vispirmām kārtām viņus turēja par nelabojamiem sliņķiem. Ziemu viņi nedomāja par to, ka ir jātaisa rādavas un jābrauc malkā. Viņi staigāja no vienas būdas uz otru, skatīdami, kuram padevies labāk salus un paaugusi garāka tabaka. Labo tabaku pīpēdami un stipro alu baudīdami sunu ciema vīri apspried šīs ziemas peļņā iekšanu. Tas bija svarīgs jautājums, tāpēc spriešana parasti beidzās tikai īsi pirms metiņiem. Tas ir ap to pašu laiku, kad beidzās tabaka un stiprais alus. Un tā vīri aizgāja peļņā, un sievas ar bērniem palika mājās gaidīt apserpu un laivu. Bet kamēr vīri prom, sunu ciema sievām ieviesās pašām sava paraša. Istabu izslaucījušas un bērnus nopērušas, viņas allaši paķēra kādu adījamo, gāja pie kaimiņiem uz 5 mazi brītiņi, kā pašas bija apgalvojušas. Bet reizēm šie brītiņi tā ievilkās, ka pļāpas atjēdzās tikai tad, kad govskūtī sāka maut pēc pusdiendevas, un bērni mājās arī vairs nav spējuši nomierināties. Un sunciemietes bija ļoti mājticīgas. Viņas ticēja, ka lācis ir laimes zvērs. Kad to izved ap kaktiem, tad visi mošķi prom un miers un prieks atkal sētā. Kur ne laimes, ne prieka vairs nav, grūžu kaudzes līdz paspārniem stāv, un kā pakula sapinies prāts, vai tur palīdzēt varēs vēl kāds. Tur pa kupanām tupeles slīd, slota laukā no rokām krīt, darbi nesokas, nedeg neskals, tikai mēles kā dzirnavas mals. Laimes lācis tad slavēs un teiks, kas gan cits tādus brīnumus veiks. Kur viņš ienāks, tur paliks viss balts, gādiem ēdieniem pildīsies galds. Lācis trīsreiz kā pērkonī rūks, nevairs malkas nekā postu trūks. Laukā nesprāgās negantais sāls, atnāks lācis un ziemai gals. Lācis trīsreiz kā pērkonī rūks, nevairs malkas nekā postu trūks. Laukā nesprāgās negantais sāls, atnāks lācis un ziemai būs gals. Laukā nesprāgās negantais sāls, atnāks lācis un ziemai gals. Oi,
nav, un es nobijos. Vai, kā es nobijos? Kas tur ir? Nenāc! Ļaudiņi! Ai, Dienu, nakti tu mājās un pļauj! Plauķiem! Plauķiem! Kas par tevi trends tik agrā rītā? Labi, kad es viņu pagānu nesatiku, bet nezinu, kur viņš ir nolikts. Vai neesi nekur manījusi? Ko nolikuši? Kur redzams? Vakar es tikko skatīties nāku. Vakar nē. Ko nu gan? Tikmēr neskaties, kamēr būs tāds mugurā. Nu, Dienu, plauķiem! Ko tu pieteici uz cilvēkus? Nē, neviens jau no plauķiem nav bijis īsti gudrs. Jā, bet kur te viņš ir nolikts? Skats, kā taučmāt. Sigulēn jau arī klāt. Labvakar, jūs mājās sveiki. Sakiet, vai tad nav visu manāks? Kā nav, kad ir, bet nerāda, kas aizst. Tā pirmajā. Bet kas otrais ir, lai netaisās pa pirmo? Vai nav zināms, ka visi plauķi citiem lien priekšā? Es jau vakar no Radzienas nāku. Viņa jau ciepslēja tikpat kā māsa. Saka, ka vēl neesot. Radziena tev tā lielā zinātāja. Abiem puikas visās blēņās uz vienu roku, tāpēc jau ir tādas masas. Viss ciems bija lūdzis, lai Ješka šodien ir klāt ar visu lāci. Es pati redzēju vakar Grānskalniņā. Cilvēks pa priekšu, tāds neliels, bet resns. Un šim tā vakar tāds liels un pēkains. Vēl te nevar garosti. Vakar garosti? Jā. Nu tad tas pats nebūs bijis. Es lāci nekad neesmu redzējusi. Par Grānskalniņiem tu saki pasakas vairāk nekas. Es pati savām acīm. Vakar kā gājis caur sēdesvidu tā Grānskalniņā. Viens pa priekšu un otrs pakaļ. Nu tāds liels! Tas gan jau bijis ciemslēns Ješka ķēvi, bet mājās no kavēja. Nu tā jau es domāju. Nu, ja nav galēns pustoji, tad es nezinu, pilnīgi vai akā jālec. Akā lēcējusi atradusies. Vai tad grēpeni maz nevīsties tā runāt? Ne tev vīra, ne bērnu, ne lopu. Bet man gan ar tiem lokiem vajag neiet. Jā, kad man ar aktiņam kuciņa krītos sprēsīta, kā pie laukā pavadiens dzepsēsītas un spolas nobrūk. Vakarā vispār baidīja, kā pieliec uz drusku tuvāk ar skalu, tā puskodeļas. Traka, tā visu ciemu var nodedzināt. Un nu bļauj, bet manai mīciņai jau strekšo ziemu kašas. Nekur teities, bērns, naktīm nav jāapsiet, ne vilseli, visas acis skrāpē laukā. Vai kašas tāda kā mazākā vēda? Tu vecā mēneša pirmajā piekdienā izturini pirti, bet tā labi karstu. Jā, lai noparās un kapus skābumā nosklājās kā roku atņems. Tik pītislot, lai pāršties pārjūtam un pat 3 reizes vienrītī. Vai mēs neesam skalojuši un pēruši mārs? Nepelīdz, tīrais krusta, es tev saku, te tikai viena zāla. Kas vācis, lai pirmdien no rīta apošņā. Ja 3 ziemas bijis, tad 4. pāries pats. Vai, un man ar tiem lopiem galīgi šogad neiet. Teļi negrib dzert, govības silas katru nakti pieskāps. Kā lai neskāps, mās, ja tev rudzu biltiem dzirdi? No rudzamās vienmēr būs skāps. Kas es tev par māsu? Plauki mums nekad nav bijuši gados. Lai, un kad es to teviņu varētu no tās dzeršanas sadarīt. Un nopelna to nodzert. Gan es viņam piterēļos slēdz, gan teļu tāpus pie putras. Kā dzer, tā dzer. Bet cinas momenči gāvieca, saimiec, nodzer. Lāča astes, pašu galviņu paliec pagalvī 8 naktis, un tā lieta būs darīta. Vai nav viss vēl nekur redzams? Kur tu smejies, kā lupja? Virbuls paliek virbuls. Šī gānieka saka, ja lācis 3 reizes pārkāps pār sliedzi, tad būs 3 reizes turp un 3 reizes atpakaļ. Aušā tu liec mierā man uz kuģi, pati tiec ar savām puikām galā. Nu kā? Man kamos jānotīk. Janci, nāc paturīt dzīvu. Nu kur tu ņemsi, Janci, kad lai slēdz viesnieks, es kiem slazdus. Un tad es saucu, Jēci, atneš žagarus ar ko plīti kurināt. Jēcis tev ar ragaviņām Grānskalniņā. Jurcim var pienākt mūsu stupeņus nomizot. Nu, kurš tev mizos tos stupeņus, ka puķi tev skauj cūku? Un pēcis vispār uznāpies ries jumtā. Un pats mazākais jocis, no kā lai mācās, ka tādi skolmeistari priekšā. Nē, nu kādi, kurajam tie bērni? Mans
brīdis tikai pie ābeces. Dienmāsiņas visus tos 5 pret 1 skuķi, bet čigānieti saka, bez tā laimes kustoņa nebūs nekas. Cik tad čigānieti tev paprasīja par pagalmu? Padomu, vai man neko? Ei, nu nemelo. Pati tu melonu sakis, un cik tev? Man neko lielu viņi nepaņem. Viņi saka bagātie, tie lai maksā. A man nav bagāta padoms pa velti. Tad dod viņai vienu grīstiņu līna. Un uz pavasara pusi, kad gotiņu nāk saucam, vienu bustopiņu krējumu. Jā, bet viņa man saka, tauķi man tev skapis līdz pušu. Tu tās svītēnās bikses manam čigānam. Vai, un tad man tie līni augs vērt, tad tas grieztamies. Nu kā, lai kādam nemaksā? Jā, maksā vieniem. Man nolāmītāja 2 pāru zeķi no mūra. Nu, čigāns paliek čigāns, bet ko te palīdzējuši? Skuķis, kas tās tā acījies? Bet man viņa saka, tu mās par labu dosi man 3 kreklus un rubli sudraba naudas. Sudraba? Saka, varamam bošai vairāk kā tev. Un papīra rublis no zemes neņem augšā. Tikai sudraba. Nu, un kur lai es ņemu tos kreklus, ka man pašai tikai tas, kas mugurā? Nu, lūdzu, skrieti, tad tu pagaidi! Vecais ķēps tāds! Pagāns tāds! Kur tu aizskrēji? Vai tad es skrienu? Tu pati skrieni. Tu man atstāji tur vienu, lai apēd, ja? Tu vecais pagāns, es ar tevi nedzīvošu vairāk, es iešu pie mācītāja, lai laulā mani vaļā no tevi, tu saprati? Labi. Oi, tad redz māsiņas kārti un bagātiem iet. Un ko tad jūs te visas no paša rīta pa ciemsēdz pagalmu? Jā, kā vārds pa vēju. Jā, ai, puķa tev, bet pats taču arī. Viņš ir ciema vecākais un viņam ir jāredz, vai te ir kārtība, ja? Jā, es esmu ciema vecākais. Man ir jāredz, kā klājas atvētē ar viņas bērniem. Kas par aizstāvjiem, kas tik par aizgādņiem? Tu paklausies, kurš te ir ciema vecākais? Tu kaut kāda plautiena vai buķis ko? Nu kā tad, mīļa? Tagad jau visi nāba, visā palikt lepni. Jā. Jā, uklautien, nemaisies ciema valdīšanas darīšanās, jā? Kā neizviet slikti. Paklausieties, tik māsiņas, pat ciema vecākais arī pēc tās laimes, pēc tā lāča. Nu, vispār jau švaka laiku zini, jā? Saprot, jau 5. diena, kad neviens kopiņa alus ir neesam baudījis, jā? Man neviens pils vairs nav mājās. Man jādzer ūdens. Nu, kurš tad vainīgs, ka pats nemāk iztecināt ko? Nu kā, tad neprot, bet ka nevar. Tu jau vispār zini, kā alumai kāds rāvs ūdeni, ne? Vai kāds brūks paliek. Tu nezini. Mēs bijām aizgājuši uz upu grāveni, bet tur jau tikai 2 pēdus griezes atsevies sasauc. Es klāt netiek. Ja? Mēs jau cepslēnai aku izspēlām, bet tur visi biesi ir jau. Mīļa, izskāst, lai caur palu izskāst. Nu, kās vai nekās? Nu, tāpatās man nekāds laimes vairs nav, jā? Man bija, vienreiz man bija tā, jā, tu klausies, man bija iesals 2 pūri mieži, pūrs rudzu, jā? Klausies, jā? Un pirmajā reizē es uzlieku un kaltēties un ko tur, jo viņš ir veikts jau pagalam. Otrajā reizē tur 2 žurkas iektuši iekšā. Un 3. reizē pavisam švaki sadīts, saskābis. Jā, un tā tēkas viņa čigāniet pirmā nāk un saka, jo tu klausies, jā, tu paņem to lāci apvadā kubuliem, ja viņam būs labs prāts, dzers nevis valīgi, bet pienīgi, savādams mani. Oi, buķi tev, cik tad šī paņēma par padomu ko? Neko nepaņēmam. Ciema vecākajiem padoms nāk par veldi. Pagad, cik mēs tur viņai iedevām? Nu, 1 gabaliņu šķīņķīt, 5 līkumiņus putrē desas, 1 rublītu, cik tur tā tabaka bija? 3. Tur 3 mācīs tabaks arī, jā, rubli. Nu, pēc rubli, tas mums laikos nav pilnīgi nekāda nauda. Šigāniet un šigāniet, tā jums tā lielā laimes māte. Ko es nav, to pašu nebijušā tur lēžiem krāpniekiem. Tu nemaisies ciema valdīšanas darīšanās. Kā neieliek tev cietumā? Kā tāds to esi? Kur vajadzētu, tur tekstā. Cik vīri melnās nesācāk, tad tur viens ar meitiešiem. Viņš nevar, viņam ir aizdusa, viņam ir nevar. Ne, nu, mīļa, ko tā pikniece mums vispār izrīt? Jā, kā tāds pagars
es teiktu. Nu, kā jūs var nerīkot? Malks nav, mešs aizpatināts, žagars nevar dabūt, sienkauts apatināts, lopiņi mirst badā, aks aizbērts, ups aizsalušs, neko dzert, neko putru vārīt. Vecākais, kas tu par vecāko ir neliec darīt? Ko tu te tagad esi sataisījusies pret Dievu vērsties, ja? Kur tu tev uzliet darītāji, puiši un meitas, ja? Kas tu tāda esi? Ļautiņi, ragavas taču mājās, viešķi mums atveitis. Nu, tu klausies, ja? Nebūs viss. Saprot, ja viņš būtu apveicis, viņu stāvētu šitā, ja? Viņas te tā smuki pot šitā. Kur tad tas Ješka ir, ka viņam jau vakardien bija jābūt? Ješka! Dzieva vecākais pie jums ieradies likumīgās darīšanās un pavēl nākt laukā. Nāciet ārā. Oja, ko tad jūs ir tā sanākuši kā uz ugunsgrēku? Viss ciems, patiešām man puļķi tēvs arī kā likts. Jā, es esmu ieradies likumīgās darīšanās, jā? Dzirdi, likumīgās. Man jāredz, kā klājas atrētai ar vārniem bērniem. Vai, puļķi tev, nu ko jūs mums tik daudz aizstāv? Un kur tad tas Ješka bija? Vakardien viņam jau bija jābrauc, kur viņš ir? Vai es zinu, kur viņš bija? Paprec viņam pašam. Saka, māju un blēņas te pie jūs čigāniem un lāčiem. Tu paklausies, ka pilnīgi nekādas kārtības nav. Stingrību vajag stingrību. Ar žagariem, jā. Un tu saki man atlēti, kad tu viņam tā pēdējo reizi, nu, pa kārtīgo? Pārklīsīsi rastais jansi, neķer manu maizes kanci. Ja piebļodas puikas tiktu, skuķiem putrā nepaliktu. Ja piebļodas puikas tiktu, skuķiem putrā nepaliktu. Krauks, plauks, lec pārieri, liec papieri, liec papieri. Krauks, plauks, lec pārieri, liec papieri, pums. Krauks, plauks, lec pārieri, liec papieri, liec papieri. Krauks, plauks, lec pārieri, liec papieri, pums. Knevelim ar melnu muti, jāpaparo arī uti. Knevelim ar melnu muti, jāpaparo arī uti. Lai tā mīce projām lasās dienu nakti baigi kasās. Lai tā mīce projām lasās dienu nakti baigi kasās. Krauks, plauks, lec pārieri, liec papieri, liec papieri. Krauks, plauks, lec pārieri, liec papieri, pums. Krauks, plauks, lec pārieri, liec papieri, liec papieri. Krauks, plauks, lec pārieri, liec papieri, pums. Redzat netīreli tādu kraklu velk ar visu ādu. Redzat netīreli tādu kraklu velk ar visu ādu. Bezkaunīgos guķu baru vajag izmācīt ar varu. Bezkaunīgos guķu baru vajag izmācīt ar varu. Māte nāc ar koku, puikas nesaprot vairs jokus. Krauks, plauks, lec pārieri, liec papieri, liec papieri. Krauks, plauks, lec pārieri, liec papieri, pums. Krauks, plauks, lec pārieri, liec papieri, liec papieri. Krauks, plauks, lec pārieri, liec papieri, pums. Pasties, jaunās krēlītes un ņaciņa šodien arī ir mugurā. Mama, bet vai
gājienu, viņš būs klāt kā misiņš. Vai. Tā meistars pieviens, tā meistars klāt. Pavisam traks laiks. Visas acis sals laukā. Acis sals, bet viņš berzē ausis. Jā, vienmēr pēc kunga taisās un ir ar. Kas tādam skroderim nekais siltā istabā izēdz labo pašam ir vai nav, bet skroderim jāceļ priekšā. Pavisam švaka ziem, neko nevar nopelnīt. Un visu, ko nopelnīt, tas tīri aizies par blēņām. Nu pat, Mīķerdienā tirgu grēcenu par 15 kapekām nopirku un krēlis par 12. Nu pasaki, kur lai tie kapitāli iekrājas? Ak, blēņas tev tās bija, jā? Pasaka to man vēlreiz. Nu beidz, tu nedusmo par tādām blēņām. Labrīt! Mēs tā kā būtu gatavi. Labrīt. Un kur tad jūs bijāt? Vakar jau bijāt būt gataviem. Kur jūs bijāt? Vakar man bija jāapkaļ ģēri. Apriekš tam tad jākaļ, kas sēsmu taču neslīd, ne? Un kā tu tiksi pāri apaļajām ezeram, kur sniega nav vairāk kā tāda kārtiņa? Un padambi šai pus ragam kroga. Tur vienmēr viss pliks nobrauc un gāli apsals. Laikam, lai man tā ķēri klūp un burru izdauza, ne? Ar nekautu nevar. Jā, davai, apkals ir. Saižamies iekšā, laižam prom. To pusbūru auzu atnes, ko solīt. Priekš kam tev tās audzes, tev pilns maiss ar salmiem? Bez auzām nebūs nekā. To es pasaku skaidri. Bez auzām nevar. Ejiet, tiku nenokavēju, kamēr vēl saules mākā meklē. Nenokavēju tikai pati. To pušķīņķi atnes, ko solīt. Un puskupuli maizes, ko buļķu mamma. Visam jābūt kā norunāts. Citādi mēs ar Andru nekustam nenovietas. Nekur. Jā, un lieciet viņiem mieru, gan viņi paši zinās. Mēs paši zināsim. Tā. Viens ceļš priekšu, otrs atpakaļ. Tā, lai var redzēt, kāds no muguras neuztrūk. Jā. Tā. Te jums maiss ar auzām un braucat ātrāk. Nevar vēl braukt. Kāpēc? Kad mēs to pustoni būsim noķēruši. Viens brauks, viens viņu turēs, bet kurš viņu padzīs? Tā. Trešais tad ir vajadzīgs. Virkpaliet. Daudz līdzi izskatās kā lielmā. Uj, ko tas te viena vecas jau ar diviem tādiem nesgadiem. Domāju, labāk, šeit ciepsliņi. Es neman augsti. Par ko tad puķis nevar? Ko tad šis ciemā valdīs, kad tie razbainīgi būs prom? Viņš nevar un viss. Kāpēc lai nevarētu? Kopējās lietas vārdā. Bet kas skroderim pašam vainas? Jā. Vezuma no viņa nekāda. Pasāksnes virsmu skrien kā zaķis. Vidēji pirmā numura. Netaisnuši pārs, kas es pabraucēju? Nu, kā lai ciems paliek pēc labākā meistara? Tas gan ir viens patiesīgs vārds, lai brauc skroderis. Ne viņam bērnu, nevienam nekāda skauda. Bet man apsals ausis. Ciepsliņā bausīt, lai apsied lapkatu, ne? Bet mēs uz Valslāviem gribējām taisīt kāzas. Kas pa Valslāviem? Es te teikšu uz lieldienām. Tā. Sēd, nu. Lai iet uz tiem Valslāviem. Vai? Nu? Kas tieši? Laid! Nu tad pietur tik cepures. Aiziet, ķēvīt! Sēdies iekšā, lai nu ķēvītes sāk skriet. Tiem, kas grib mūs postācīt, vajag dušu parādīt. Tiem, kas grib mūs postācīt, vajag dušu parādīt. Sēdies iekšā, lai nu ķēvītes sāk skriet. Kas to zin, kur lācis mīt un kur būsim rīt? Kas to zin, kur lācis mīt un kur būsim rīt? Tagad ir ap pusdienas laiku. Jāatpūtina ķēveri, citādi vēl galīgi nokausēsim. Šitos 3 ošus es pazīstu.
Esmu bijis, kad tēvs vēl bija dzīvs. Bet tālāk vairs ceļa nezinu, nekā nezinu. Kā nezinu? Kas tu pabraucēji, ka ceļu tālāk nezinu? Atved meža malā un gaidi, kamēr vilka pēdīs. Skaties, kāda ērmīga briedi. Nē, paskaties tikai. Vai tas cepuls neizskatās taisni pēc bukstiņa cepures? Pēc cepures gan? Tiešāk pasties. Tas nav viss cepuri, bet meitieši galvā. Sietam labi. Mati visām pusēm izkrituši ārā. Jā, vienā pusē un otrā. Un tur zemāk. Runči pret ceļgali ielāps. Pašā lejā vīries zābaļi. Un tas plikais baltais vienā pusē un otrā. Tas taču ir gaisā saslietas rokas. Tai vienā galā it kā sajūta dūre, bet otrā izstiepti pirksti. Taisni 5, ne 2. Īkšķis tāds viss strūpākais un resnākais. Ērmīga būšana, tīrais spoks, ne priede. Es jums pastāstīšu vienu stāstu. Nu? Tas notika senos laikos. Varbūt pirms 100, varbūt 200 gadiem. Reiz poļiem bija tāds briesmīgs ķeizars. Pirmā numura izēdējis un slings uz to pēdējo. Kad pašam pūds bija tukša, lielkungiem viss apēs sūtīja savus pulkus uz vidzeni palūkot, vai šeit nav palikusi kā cūka, kurā mājā iekšā tur tu link vietas. Sūtīja ķeizaram un mielojās paši. Viss jau būtu labi, bet uznāca mērķis, un poļi nobijās, jo nevienās mājās vairs nedrīkstēja atmesties. Ne lielajā, ne mazajā, ne tikai sarkanajā mežā vēl varēja klāties. Un tur viņi uztaisīja pilsētu. Vienā pašā naktī. Neviens nav redzējis, kā viņi to dara. Bet, saka, ka vienkārši. Bet jūs jau zināt, kur ir pilsēta? Tur vajag būt arī krogām. Uztaisīja krogu ceļa malā. Par grodzinieci. Tur polietes skaista kā vārds. Rokas kā apiņu stīgas. Mati 3 reizes ap galvu un vēl tāpatās galvu līdz mūsu mugurai. Valsts kā valodzēji. Sākos tur iet arī latviešu puiši. Jo, ziniet, toreiz cik krogu tuvā nav bijis. Šeit poļu oficieri kā bilde, zobeni, sudraba makstīgi, zirgi, danceriski vien. Un šī uz tiem nepaskatījās. Ieskatījusies vienā zemnieku puisī, tepat no ārciem. Salds kā briedis, danco kā jauns gumeļs, stāstītājs un dziedātājs pa visu novadu. Un tajā krogā tur ceļas, tur guļas kādē. Toņa, randavīns tik salds, ka taisni mēli no muckūs laukā. Un tā viņš tur ciemojās, līdz mātei un tēvam ausīs nāca ziņas. Redziet, viņu dēls, taisoties precēt skaisto poliju. Viss jau būtu labi. Tad notika nelaime. Puisis saslima ar mērķi. Un 3. dienā tēvs jūtu zirgu brauc uz grogu dēlam pakaļ un cēla ragavās pašam taisītu zārku. Jā. Un tā viņš dēlu pārved, bet tad arī grogu durvis bija ciet. Un tad, kad tās pēc 7 dienām uzlauza, viss bija tieši tāpat kā parasti. Brandavīts muciņās uz steķīšiem, varamēriņi pie logas tenders un uz letes saujas sudraba naudas. Bet no pašas krodzinieces nevēsts. Meklēja, kamēr atrada pēdas. Suns pat tās negribēja jošņāt. Un tikām, kamēr piedūra degunu, tā atsēdās un sāka gaudot uz ataugas pusi. Gāja te līdz atnāca tur, pie tā apaļā smilšu pauguriņa. Un tālāk vairs nekas nebija redzams. Un pašā ziemas vidū tur uzdīga priede. Līdz ziemai
tā izauga cilvēku garumā. Līdz lieldienām tika liela kā tagad. Un tā viņi tur stāv no tiem laikiem. Nestiepjas vairāk, nenokalst pavisam. Tā tas bija. Nu, un kas tālāk? Tālāk par to nav nekas, bet ne par rogan. No tā laika viņu ir sākuši saukt par raganu krogu. Nu, ērmīgi būšana ir ar to krogu. No kurienes tādi ciemiņi te sabraukuši? Kas tas ir? Tas jau mūsu pašu skroderis. Sunu ciemu skroderis. To līmē redzēt. Aizkrāsnē vien radis, tāpēc to lakatu kolsīm apsējas. Tas ir ciemslīgs lakats. Ciems viņam brūt. Kas nu par brūti, vēl jau nekas nav skaidri norunāts. Dzert jums nevajadzēs? Nē, mēs nedzeram. Mēs nedzeram. Kādreiz mēs iedzeram, bet šovakar mums negribas. Nāc būt, ka arī kā es mazliet ieskājās. Kundzinieks atradusies. Tiem gan laikam ciešinieks. Tos tikai ar bunkām. Tevi pašu? Mani ir pavisam caur smiegs. Elīti pārtak pār istabu. Circenīts iecirksts. Es visu dzirdu. Tu tad pielūko guli, kas tavā daļā, bet tur ir acis vaļā. Kā tā guli, bet acis vaļā? Tā kā es teicu. Ko tu te slaisties un tērko? Ieraudzīs puisieši cilvēku, tu līdz latkātās dundurs vāķies un taisies migā iekšā. Nu, meistar, kā bija ar vienu mēriņu? Nu, tā kā varētu gan, bet nezinu, vai būs labi. Būs gan. Tu tagad esi liels cilvēks un meistars turklāt. Meistars vienmēr var. Par cik? Par 20? Par 20 neiznāks. Par 15? Nu, zini, ar naudām ir tā, kā ir, un bail
ka svākiem nepietrūkst ogām. Ielej par 5. Nu. O, šitas ir labais. Nē, tas bija tā daudz. Šitas būs labāks, ko es glabāju svētku reizē. Labs gan, bet nedzird kā velns. Ko tu runā tā kā tāds liekalps? Vai tad tu esi tešs, un es tev ar ķipelēju? Nu, kad labs ir, tad iemet arī no manas puses uz priekšu būs viesis. Klusi, gausi, durvis vēru, gausi vēru, klusi vēru, klusi, gausi, soli spēru, gausi spēru, klusi spēru. Tā tik saimnieks, tā tik tā, kikerigā, kikerigā, ādē cībā, cūku silē, kikerigā, kikerigā, tā tik saimnieks, tā tik tā, kikerigā, kikerigā, latā, latā, tupu, latā, kikerigā, kikerigā. Visu raušu, pusi bēru, pusi raušu, visu bēru, visu raušu, pusi dzeru, visu raušu. Tā tik saimnieks, patik tā, kikerigā, kikerigā, ādē cībā, cūku silē, kikerigā, kikerigā, latā, latā, tupu, latā, kikerigā, kikerigā. Tā tik saimnieks, patik tā, kikerigā, kikerigā. Visu raušu, pusi bēru, pusi raušu, visu ķēru, visu raušu, pusi dzeru, pusi raušu, visu dzeru. Nu tad guļ, kā guļ meža braucēji, baļķu vadāji, kaķis visiem pēc kārtas deguns nolaiz taisnikai bunkām var piecelt, ķēra visu silas sagrauz uz pabaroju šel bukās pienākas. Kur grodzeniece? Grodzeniece aizgāja silā zarus lasīt, un mājās būs tikai pēcpusdienā. Bet mums ir jāsamaksā par naktsmājām. No tādiem likadīnām viņa maksu neņem. Taisieties kā tiekat prom, ir tik tā labumu, ka istabu piemērs. Tad pasaki vismaz, kā mēs varam aizbraukt uz Melno mežu, kur mūsu vīri strādā? Uz Melno mežu aizbraukt nemaz nevar. Turieni tikai jābrien. Pa mežu, tad gar stigu, apsēja garām, Melnupei pāri un gabaliem viņš jau nebūs. Viens tāds restas mums ir no turien, cik pārvakaru brien. Varbūt, ka ķēri turēs arī jūs. Paši poteņi fīšķi. Skatīties negribas. Ītu tāda! Tīrā īceši neveikietis. Raujam viņu augšā. Lūkstiņa. Andra, man liekas, viņš vakar būs dzēris. Lūkstiņa. Lūkstiņa. Tev ir zēr gar acīm vai nav? Mēs jā, redzam. Bet varbūt varam sarunāt. Varbūt sarunājam ešanu. Nē, ko es nevaru, Bet par lūkšanu ešanu. Arī par lūkšanu nevar. Kad tev tās asīs būtu man šitik zemāks, ar tev viņus patīk?
Ko es teikšu ārciem pircējiem, kas brauks malku pirkt? Ko tu teiksi? Tā esi jāatspējās par tādu jautājumu. Tu saki tā, jo mazāk, jo vieglāk zirgam un tev pašam. Uzsvers iekrāj vezumā, un tu vēl pats sēsties virsū. Brauc kā kungs. Pasaki malkas vedēm, ka viņš ir kungs, un te viņš vēl ne augsts necelās. Nē, nu tā jau jā. Bet tomēr negribas. Pagājušajā gadā man ārciemieši ar pagalu no muguras skrēja. Kāpēc tu beidz? Apstājies droši un saki, jūs esat kungi vai ko tam līdzīgi. Bet varbūt var par brandavīnu. Pa brandavīnu var, bet tev jau nav. Drusku vēl būs. Ko tu tur slēp? Rādi šurp. Nākam malku zogam, ja? Nu vienu pagalīti iekurā. Saplēsīs smalkāk nišāvēs. Visu reizi zara apazojuši. Pūš tad aizdomā acis. Labi jau būtu tā, bet vai ir ļauts? Vai saimnieks nav noteicis, ka cirtēji tikai zars var dedzināt? Par katru malkas pagalu 3 kapeikas nost. Nu jūs jau tikai to zināt, nešsar kungs. A cik jau tu nezināt? Nu labi. Labadiena, Vitfuld. Tu penīšus varam? Nē, ko tu darīsi? Jā, vai vien ir? Vai tu zaļusarīs? Tā jau ir. Bet arī tu penīšus varīšanai vajag savu prasmu. Bet tev šodien labs nogabals trāpies, tur var kaut ko nopelnīt. Labs nogabals. Bet ko man tas nogabals palīdz, ja pārnieks nekam nedara? Vai tu raksti kāds pārnieks? Par to cirkus neko nesaku. Kad nogās, tas zars atdarāt viņam tikpat kā amats. Apliekā, skaties. Laiks lūdzu. Bet zāģocais no viņa nav. Daudz no Rīgu pašvaldes līdzi. Ko ar tādu var nopelnīt? Cik tam mums pēc tavu reķinu iznāk? Tauķi vai ploķi? Nu, pēc acis un acu mēra sanāk tā. 37 pusasītes, 80 doša bluķi, ratu ilgšiem un 90 baļķi. Tiem sanāk 45. Tā arī es domāju. Tāpēc tev es no paša rīta nākšņi to savu pudeli. Grēts grauj tā, ka kaķis var izlīst. Bet, kad nešojas nāk novārg, ir labi, tad tikai pierakst. Nu, neko nepadarīs, mīļais. Kā ir, tā ir. Tā lieta, ka nav viss tas, kas ir. Par to citas neko nesaku. Vai 37, 45, vai tā ir taisnība? Tur nāk raksts, kā tam pierakstīs tā būs. Nē, tā neiet, neštimē. Kas tev neštimē? Ko tur to zīmolu baksties? Nesēsties vezumam kā zāļas, viņš tur taču stīmēs. Nē, tad neštīmēs ne tik. Es tev pazīstu, ar man labāk neiesāp. Tu gribi tādu virsmēru, lai tev uz 9 pusītām Uz 10, 11. Uz 9 es saku. Vai tas ir pieredzēts? Kā mums tēvu cirtuši melnajā mežā? Tu man nemācies pats zini. Zinātājs. Ja tāds esi, tad pastāst, vai tie 3 vīri tā pa mežu braukā. Kādi 3 vīri? Kur? Zinātājs, nu gan reiz viņš vairs ko nezina. Nemaz neizliecies. Es gan redzēju. 2 brauc, 3 skrien pa priekšu, skatīdamies. Kunga mantu pārdot. Es viņiem gan rādīšu pagāni tādi. Cik tev mešķarti šoreiz pierakstīt? Pierakstīt? Labāk prasa, cik norāda. Pirmā numura līdēs. Ko tu teici? Dzīve bagātiem, bieza spalva kažokiem, labā dzīve bagātiem, paliec šā un paliec tā, ko liksi vēderā, griezies šā vai griezies tā, pašam maizi jāgādā, ziemas vidū tuš apdot, lādē milta neatrod, plāni sāni sīvēniem, sliktā dzīve nabagiem, plāni sāni sīvēniem, sliktā dzīve nabagiem, paliec šā un paliec tā, ko liksi vēderā, griezies šā vai griezies tā, pašam maizi jāgādā, viens kā vārdā atsiknāk, cits pēc tāvam apkargrāk, trešais kāju priekšā liek, pašu ļaudis jāsatiek, trešais kāju priekšā liek, pašu ļaudis jāsatiek, paliec šā un paliec tā, ko liksi vēderā, griezies šā vai griezies tā, pašam maizi jāgādā.
pietur, ka neaizmūk. Pārējie diviem aizmūk. Es jums gan parādīšu, kā melno meža izsaka. Drīzāk jūs paši esat melnā meža malka sabrīt, ne mēs. Ješka, kur tu esi? Lopīgais! Kudulīgi būs kušiem! Pagaidi! Tas tak būkstiņš! Ješka! Kur jūs tādu uzrudušies? Mēs laiks lācu meklējam. Mājās iet pavisam traki. Sniegs sakritis cilvēku augumā. Jumti gāžas. Krāsas izdegušas. Akas aizputinātas, ūdeņa nav un kur vēl kāda lāsa ir, to buķis izsmeļ alumu. Pēles un žurkas grauž matus no pieres nost. Es un Andrs domājam, blēņas vien ir ar to laimes lāci. Par velti mēs te nomocāmies paši un nodzeram manu ķēdi. Buķis jau būs zāli izbrūvējis? Nebūs. Viņam nerūkst, un kas norūkst, tas saskāps. Un kas nesaskāps, tur žurkas sakrīt iekšā. Kā tad nav, vai te kaķi nemaz vairs nav? Piekas tiek saskriedzam gultā, nedrīkst rādīties. Žurkas kā puscūši, kad sivēriem leitad ar slots kā jāstāv klāt. Tās un gaļa lietas, trakas lietas, jā. Dēriet, tupenīši gatavi. Nakšu. Vai, viņiem nekā nav. Viņiem pašiem te maz. Aiziet, puiši, no viņiem mums palīga nebūs. Jālūko būs pašiem. Kas ir, tas ir. Jābūt kādām mājām. Jā, sākās kaut brangi kniept. Te ir tik līdzens un ciets kā vasara mūsu pašu ciemā. Un kaut kur gads ņaut. Un kaut kur smaržo putraini putra. Savādas mājas. Neredzētas mājas. Labvakar, ciemiņi, baltajās mājās. Labvakar. Nu labi, kamrauži no kurienes uz kurieni? No Sūnu ciemā. Mēs laimes lācu meklējam. No Sūna ciema. To tūlīt var redzēt. Un atpakaļ uz Sūna ciemu. Nu, kur tad citur? Bez pusdienām tālāk laisties nevar. Turēt kā baltā kalna drīsās melnās mūžas garīgas. Sapīsties kārklos kā visa paklās. Ejiet nu iekšā. Es piesietu dzirdu. Neciet līdzi. Kas ir? Kāpēc viņš tikšķi? Tas taču ir skapis, ko jūs te ņematies? Es gan domāju, ka lejiet kas. Tas ir pulksteris. Muļķi jautris jūs esat tajā Sūna ciemā. Sen bija dzirdējis, bet tagad no acīm redzams. Darbu pa darbam, mūžu
Paldies, Dievs, par ēdienu, ko mēs gatavojamies ēst. Svēti tos, kas ir šeit, un tos, kas ir mūsu sirdīs. Un visiem, kuriem šajās dienās nav tik ļoti paveicies. Āmen! Puiši, jūs pamanījāt, cik nepieredzēta balti un saldi putra? Tītuši, ka divas karotes rūguši pieli. Un katram savā brūnā māla ļodā. Un karotes likās, ka tikko reiz darbā ņemtas. Grebumas un tinkams kāra lūpas. Saimniek, kur jums te prusaki dzīvo? Nē, tādu mums nav. Katru pavasari mēs aizbalsinām visas plaisas, kur taču ieliksies. Ar ko jūs ziemā vistas barojat? Ar miežiem. Katru rudeni vienu apcirku pieberam. Visai ziemai pietiek. Nu kā jūs putrājumus taisat? No tiem 3 lielajiem. Pavisam mums klēpī ir 4. 4 apcirku mieži. Vai tu dzirdām? Brīnum lieta, vairāk nekas. Tad jau saimniek, jūs līdz jauniem ir galvu brūvē. Alu mēs nemaz nebrūvējam. Ūdens sakā kā 2 reiz izkāsts, kas grib siltāku dzert vienu, putī 12 govis. 12 govis? Bet tad jau jums ir 2 zirgi. 4 zirgi. Kas no baltās mājas tam jādodas pie darba, kas no sunuciem jābrauc tālāk. Zeme viss ir tā pati, saule tā pati, vēju un lieta, karstums un sausums, sniegu un saltums. Kas tad par to? Ja vajag, nomets vārkus, ja atkal vajag pusēt kažoku un apaklu. Tā tas ir, puiši. Pie darba! 4 apcirki mieži. 4 zirgi un 1 kumeļš. Rusaku nav. Ūdens sakā kā 2 reiz izskāst un galu nebrūvē. Brīnum lietas vairāk nekas. Vai kaut kur tuvumā nav manīti čigāni ar laimes lāci? Blēņas un pasakas tās. Ne lācis, ne citi festeļi tev nepalīdzēs. Apskaties mūsu mājas. Tikai mēs paši un mūsu rokas. Bet labi ir, vai ne? Ja nu tomēr gribat viņu meklēt, tad laidiet taisni pa leju katvē un pa kreisi melnās muižu ganības iekšā. Tur krūmos, citur viņi nebūs. Un aiz viņu rīta izbrauc sauli ragavās, tie bija lācis. Drīzāk beidz nekā dzīves. Varbūt patiešām nobeidzies veķa kāda, par to arī nekāda nebūtu. Viņu rīt viens jērs pazudst no aizgalva, un tas nozīmē, ka šie krāpnieki vēl ir krūmā. Brauciet veseli vēl! Klausies, Bustiņ. Domnīca balta bija putra. Jā, tur aiz sienām nevienu pašu prusaku brīnum lietas. Es tev tādas sajūta, ir pieno intrigijā. Tēvīt, pieliet solī! Vecēn! Tas ir. Uzcet vēl vienu jēdzīs. Ko vēl neveta, lai rītdienai neko visam nepietiek? Runā kā jau meitieši cilvēks. Kas tad šodien domās par rītdienu? Kāpēc 2 nasas celt, ka mēs tik vienu pašu? Nu, ka nē, izskas tāpat. Kaunēties tev gan vajadzētu. Jo vajag, tad var, ka jāzina pa ko. Stulbus tāds, un viņš vēl prasa par ko, bet par ko viņam tepat Baltijas mājās. Vai man tu kādreiz liek zirgu padzirdīt, jā, kas vairs katru reizi nāc dabīs un savu putrējumu? Fu! Tu tevi tādu, ko kājām iet! Ko tu sievišķi cilvēks saprot no vīriešu padarīšanām? Muiža, kas tā pa muižu? Slepkau bedri tā ir. Atnāk muižkums ar puišiem un aiznes lāčāri. Tas par to, ka izmītāt muižas ganības un dzirds apgrauž krūmus. Mūsu kungam ko zem kājām paliek. Nav vienotiegs, nebīs nebūs! Tie bērni, ka neko nes mājās! Kur nu paliek? Klaiņu apkārt amatu netieko. Nu, gan mamiņus es izlaidu. Es? Jā. Jā. Ir džinģo. Ir džinģonieks tāds! Ēda! Tur 3 vīri brauc. Muižas puses. Nē, no baltā kalna puses. Viens ceļ dragavās 2 kājām. Viens blaks, viens pakarē. Ko es par tiem vīriem tev prasu? Ko tev zirgu es tev prasu? Tāds kā zirgs, bet nav zirgs. Kaza būtu, bet nav kaza. Uz cieta ceļa klubu, bet par kupenām ir kā nemanās. Izšķinās zirgs. Jā, man ir mēs šeit. Galus!
esi nograuzusi Piebraukt pie apsveidoņa jau uzrauzas. Un tas tikai šurp atsildīties. Te ir ugunskurs. Labvakar, labie ļaudis. Palaiž nu drusku maliņā. Kājas kā viedi, rokas kā paganas, ausis svilstrien. Vīrs kā sienās, bet muta laida ar vārdu. No kurienes braukt uz ziemu? No tās puses. Labi sacīts. Uz kurien? Uz to pusi. Vēl labāk. Pa vējam, cieviņa, alaši tikai pa vējam. Bet pretīm tur vajag drusku smagāk vīri nekā tu esi. Kas tev balsīm apsiet? Kāpēc tev vienam ir, bet tiem diviem ne? Nu, tāpēc, ka es esmu brūgā. Kāds iztikīgi brūgās? Kur tu tev brūta? Ragovās? Nē, ciemā palika. Vai tu nepazīsti Ciepslīdu? Ai, dzirdēt bija redzēts nav. Vai viņai bagāta? Jā, nē, bagāta viņa tiešām nav. Kāpēc viņa tev brūta? Nu, vai es zinu, ka citi saka, ka viņi man brūta, tad viņi man brūta. Un viņš labi nebrūta, un rītos guļ līdz 5. Tad gan tev ķibala puisis. Baigā. Nāc, tad locīm pateikšu tev laiku. Vai tu neko nepateiksi? Kā no grāmatas galvošanu. Vai tu vari lēkt? Tā kā es lēšu, tikpat augstu kājas, tikpat tāls kājas. Nu, mierinies, man nav ne par jāla. Lesu turpu, lecu atpakaļ, alaštrāpu, vecā māka rāpstrāpu. Tieši tā. Dzirdi? Viņi mūsu zobu. Liela lieta. Lai zobokam zobi sāp, man ne. Bet es negribu, es arī varu lēt. Lāci, ko tu sāci? Ko tu tūļājies, ja esi lēcies, tad lēc? Lai tev leci tāpēc, ko varu celt. Un ko tu vari? Bēgam, esam mūžu puisadies pusi rublu. Cents vīrs pacēl. Nu, ja jau tu tāds stiprinieks esi, nācis piekstiem vilkties. Ar mani vilkties vai tev prāts? Tad iedēr tu priekš augstu ūdeni. Nemēļot daudz nāc. Apsēsties labāk, kad grābšu. Lielība! Sakturies! Vai reiz kā īsti vīrvā? Tev tu protams no samats, ka cik nav kas apķēvam pārāk. Tu iesaka mani, tevi kas spēks! Nu viss, es iešu puišu kungam sūdzēt. Nevajag. Vajag gan? Es tev 10 kapīti došu. Pa takām, te pa laukiem klīstot, te pa vējiem, te pret vēju, saulei spīdot, lietum līstot. Vienmēr ceļā, vienmēr mājās, vienmēr paēdīs, bet parā, vienmēr labāks, tomēr magās. Šī kāds laimes lāzī vārtā, paņem pats, ko liktenis lēvis, paņem pats, ko šī kāds tevis, paņem pats, ko paņem brīvī, laime pati nāks pie tevis. Paņem pats, ko liktenis lēvis, paņem pats, ko čīkās tevis. Paņem pats, ko paņem brīvī, laime pati nāks pie tevis. Vēl pitaujā, kur tas lācis, kur ir viņas tur vairs nava. Vēl pitaujā, kur tā laime, kas to zin, vai tā bija tava. Maksā ruliņšī gan sēna, lai uz mežu ceļu rāda. Ja ir duša, ej un paņem, lācis beigts, bet tava āda. Paņem pats, ko liktenis lēvis, paņem pats, ko čīkās tevis. Paņem pats, ko paņem brīvi, laime pati nāks pie tevis. Paņem pats, ko liktenis lēvis, paņem pats, ko čīkās tevis. Paņem pats, ko paņem brīvi, laime pati nāks pie tevis. Pasaki, kur mēs varam atrast laimes lāci? Pie jums te nav vai vēl tālu jābrauc? Tas kā un kuro reizi. Dažreiz ir tālu, citreiz tuvu. Braukšu neaizbrauks. Kājām iesi nepanās. Dod sudraba rublu, tad zinās. Rubli? Tu man par muļķi turi? 10 sudraba kapeiks, ja tad ir, ja ne, atradīsim paši. 10 kapeiks. To vairāk nav?
tas tikpat kā par velti, bet tomēr vairāk kā nekā. Labi, lai iet ar. Tas būs bēdīgs stāsts, tu sāksi raudāt. Lāstīgs acīm piesals. Es sakodīšu zobus un neraudāšu. Nu labi, sako labi cieti, joki nebūs. Lieta tāda, lācis sirga un nīka visu rudeni. Ne dancotājs, ne ēdājs, ne dzīvotājs vairs. Varbūt Belamais apsēdis vai citi joki, kas to var zināt. Kā ziema pusidūs, tā šis pa galam un beigts, pavisam beigts un pa galam. Ādi par ilgsižu, prieks pataustīt. Bet tādā atbrauc muškums un puišiem un savāc viņu. Es raudāju, paraudu tu. Es negribu raudāt. Bet ko lai tagad dara, ja tā lāča vairs nav? Ciema sievas man acis izskāpjas, kā vārnas noknāps. Labi nav dēls, slikti ir. Bet viss vēl nav zaudēts. 10 kapeikas tev bija, bet vai tev dūša arī ir? Dūša man ir. Kad ir, tad ir labi. Pied man vēl krietni savs, tas pavisam labi. Labi, klausies. Lācis bez lāčādas nav nekas. Iznāk, ka viņš pat nav lācis, bet tāda. To tu esi nopircis pa 10 kapeikām. Tikai pašam jābrauc un jāpaņem. Bet tad jau man jābrauc uz melno muižu. Nu, jā, kad vakar izbrauc, tad rītu varbūt tur. Kad tur saki, mana manta do šur. Vai dos? Ja nedo paņem pats, saki no čigāna godīgi nopircis. Tas tikpat kā tēva mantots. Tas mantots, tas pieder man. Strupi un skaidri, kā tiki dūša. Dūša man ir. Andri, buksī, ķēvīt aiziet uz melno muižu. Muiža, melna muiža, silna krēsla vīt. Mūriem pāri uguntiņas vilka acis spīd. Mūriem pāri uguntiņas vilka acis spīd. Muiža, melna muiža, krāsnīs arī čīst. Lāsmo logi sarkan zili, sūri tumsas līkst. Lāsmo logi sarkan zili, sūri tumsas līkst. Muiža, melna muiža, kur tā spēku liek. Nomirst ļaudi strādādami, gaismas nepietiek. Nomirst ļaudi strādādami, gaismas nepietiek. Ko vajag? Kam ļautu? Pie kā? Sveiši ļaudis, pie kunga. Ir vai pārdot? Kā iznāk? Vecumā auzumais, kabatās naudas kā spaļi. Visu varam. Iešu pie tai kunga. Ak, vai! Tu mūžģos putekļi, nelabais te viņu spienis, 2 reizes gadā slauki, un tad hača! Deguns neturi. Saucītāji, vai tu dzirdi? Dzirdai, jau dzirdu. Tu putekļus noslaucīji? Noslaucīji, zināms, ka noslaucīji. Ar lupatu? Vai tad bez lupatas? Pielūko, kungs nāks gulēt lielajā istabā. Kāpēc tad lielajā? Tāpēc, ka viņam pēc neizgulētas nakts šorīt uznāca lielais miegs. Pielūko, ja vienu puteklīti atradīs, ādu vējā. Kurš šis te atradīs? Jupis zina, kas viņus te sakuši. 2 reizes gadā slauki, bet ir arī var braukt iekšā. Man te jābūt kungs goda, kā man galā kāds mēslu daudz, ka netiek pāri. Kā jau pārbīdīs, pirstās kungs un tad vēl nevarēs. Es te visu rīt raujos, par kūp. Nu pielūko, ka nepakrīt, tā tevi suktināt. Ak, tu mūžs, ziemas rītā cēlies pirms saules un tad vēl saka, ka mūžā viegli dzīve. Taisn ādu baltu pār acīm. Ko saucītāji,
redzēs izskap beidzas, tad izklapēt to gultu un spilvens, bet tā, lai neviena pati plīša. Kurš šis tavars gadīsies? Tu pat pēdējo noķēri, tepat saujā viņš man tu. Un lāri čādu noveco. Čigāns makas vai nav klāra? Čigāns fuku neizvisos. Tīrais posts. 4 noķērpu un aizmānīju gulēt. 5 augšā un jāķērp atkal ciet. Nu ir 6, viņam gribas sapņot lielo sapni. Jāvelk atkal svārknos. No tās pogāšanas drīz būs pirksti cauri. Tev pirksti, man tos lodas kā dāmas lūznās. Ko tu māsi darīs? Kunga riķi! Slaudzītāji, nāc uz virtuvi. Bet tas brokas jau gatavs. Es tev negribas, bet ja dod, tad jāņem vien iekšā. Tev negribas, bet kungam gan vienmēr gribas. Ēd rītā, ēd pusdienā, ēd vakarā. Vai viņš vēl nakts citu nav jābaro? Ir gan tam varens vēders. Gadās, kad sapnī redzēs kvaru, tad jādod tikai iekšā. Ak, būtos kungs, divreiz gadās tādu sapni. Nemūdiniekus, kas no tevi par kungu, kad tev zemtiek vēders. Nāc uz virtuvi un izvalk ļoti. Ha! Zemtiek vēders! Dod man tos pašus cepešus, tad tu redzēsi, ko šie spēļi. Kur kunga kājas spers, kur kunga roka ķers, tur slotas riņķī griezīsies un viss pa gaisu ies. Kur kunga galva līdz, kur kunga sādi nīks, tur spilveni būs 3 reiz ap kājām ārusiet. Bet vai būs arī silts, bet vai būs arī silts, bet vai būs gultā silts, bet vai būs gultā silts. Tu sten un būt, lai visi dzird un jūt, cik sūr un grūt tam kunga kalpam būt. Tu sten un būt, lai visi dzird un jūt, cik sūr un grūt tam kunga kalpam būt. Kur kunga teļi ies, tur durvis paļāvēs, kur kunga kalpi skries, tur dūna senēvēs. Kur kunga drānās tevis, kur kunga svārkus ķers, tur kalpi pretī nerunās, tur stāvēs tums un klās. Bet vai būs arī ciet, bet vai būs arī ciet, bet vai būs bikses ciet, bet vai būs bikses ciet. Tu sten un būt, lai visi dzird un jūt, cik sūr un grūt tam kunga kalpam būt. Tu sten un būt, lai visi dzird un jūt, cik sūr un grūt tam kunga kalpam būt. Slaucītāji! Kāpēc nav slaucīts? Ir ieslaucīts, kungs. Nu, slaucīts ir, bet nav noslaucīts. Ir noslaucīts, kungs. Nu, noslaucīts ir, bet slikti noslaucīts. Bet nekādreiz kāds visu noslaucīs. Kāpēc ir tik tumšs? Kāpēc ir tik tumšs? Kāpēc te tik augsts? Kāpēc nekurina? 3 kubika šodien sakurināju, sunciem vērš vairs nejaudā 5. A, kāpēc nepiecēr? Tāpēc, ka pēt nav bijusi. Nemaz vairs nav brīvi. It nemaz. Nu, tad gan ir laiki pienākuši. Malku nepiecēr, kungam jāsalst, bet pēt vairs nav brīvi. Tā jau visu mūžu var izsaldēt. Ģērbēji, pakas man aiz auss. Nu, aiz tās, taču ne aiz otras. Nu, kas tu pa ģērbēji, ka nezinu, kur kungam niez? Es zinu, bet tad nedies, kur es kasu. Kas tā pa valoda? Kā tu drīkst runāt tā, ka kungs tev nesaprot? Vai es neesmu gudrāks kā jūs visi? Kungam, kunga galva, ko tu tur padarīsi? Cik te ir augsts, cik te ir ciets? Vai te nemaz vairs nav segu un spilveni? Kāpēc jūs negādājat par kungu?
Pavisam švaka dzīve tam kungam. Kas tu to? Nu nav nekā! Vai tad žurku ķērājs šodien nav bijis? Šorīt nē. Vakarā bija un teicās beidzām noķers. Kungs gribēja noģērbties? Es vairs negribu noģērbties. Kungs gribēja noģērbties? Es negribu vairs gulēt. Gribu sēdēt. Kungs gribēja ēst. Ēst? Vai tad gribēja? Jā, jūs gribējāt. Nu, ja esmu gribējis, tad gribu vēl. Lod šurp, kas tev tur ir? Pārīgs zirnīs. Tos vienmēr var. Sāls pa mazu, nemaz neko. Pa mīkstiem. Es domāju, ka jūs kungam neviena zoba vairs nav. A, kas tev tur vēl ir? Priekstu potgoli. Tos es negribu. Tie ir cieti. Dūraks tādu! Nu tiešām nav nekā! Nu vienu tas palaiņu ķērājs tomēr būs atstājis. Tā līdz vakaram būtu rokā un asti parāda man. Jā, kungs, jā! Bet tikai asti. No visas žurks mani vēl. Negribu vairs ēst man vēders savu. Ak, sūrā kunga dzīve. Pašam jāēd un pašam savu vēders. Te ir augsti, te ir pa mīkstu, te ir pa šaunu. Slaucītāji, noslaukt man degunu. Lēnāk plāc, tas ir kunga deguns. Kunga deguns, bet mana piedurkne. Kas tā pa smaku? Es saugožu cigāru smaku. Tā kungs būs no lāčādas. Kāpēc viņai tāda smaka? Atkal nav labi novecots. Ir vicots, bet nav labi, ka čigāniem atņem viņa mantu. Tāda smird, kamēr vēl kā luptiņu palikšu pāri. Tu nemāc mans laucītājs tāds. Kad esmu kungs, man kunga prāts, daru, ko gribu. Un tagad es gribu gulēt sapņot. Guli nu, vecais sakāni, caurām dienām cilvēkiem ar tevi jādīdās. Miegs nav kā jūra. Sāk! Aiziet pie lāčādas! Ripo rumpi kuleņiem, patiem kunga kapariem. Ripo rumpi kuleņiem, patiem kunga kapariem. Ripo rumpi kuleņiem, patiem kunga kapariem. Vai? Bet te kāds vīrs guļ. Kā mēs to dabūsim nost? Jā, kā mēs viņu dabūsim? Iemām cilvēks kā slepkavus bedrē. Lai pūstā āta tagad jāuztraucās pašiem par savām. Tu nekvēl niekus. Labi. Katrs aiz savu stūri. Ripo rumpi kuleņiem, patiem kunga kapariem. 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 Andri, tu apsien man grūžu galvu ap vidu un otru paturi rokā. Un apsien alaž pie purna. Tā kā lai būt. Būs tūku bagaļi. Bet tev nu sākumā jāiekāp šeit iekšā. Tā. Vēl mazliet. Bet tu ar to lūk vispār nākis. Varbūt pamīgi. Neskan. Varbūt labā budā. Tik prātā.
Pirmājai. Par to puspulku maizes. Man taču naktī nenāk miegs. Nāc, Lācīt, nāc. Lācīt. Viņš runā arī? Nu, tu jau man arī kā nesapratīsi. Viņš runā tikai čigānis. Jā, dzirdi, puķi, mamma. Viņš saka, lai tu izgāzi no matrača to savus pelavus un piestum ar svaigiem rudzu salmiem. Jā. A kā tad es līdz tai draudzei tikšu ko? Nu kā? Zēni attīrīs un meitenes attīrīs, jā. Un kā tad es viņus tur sagulušus visus izbēžu? Man taču kažoks jānovalk cimdi. Ne, man būs augstīs. Salokies, puķi madā. Ne, es nevaru, man būs grūti. Bet toties vakarā viegli. Tad iesgulē, tad gulēs kā ar vālu nosistā. Es taču tev saku, tas Lācis pilnīgi došu nevajadzēja nemaz nākt. Ciet? Ko viņš tev saka, ko viņš tev liek? Man neko. Bet tev ir jāiet uz upi un ledu jāizcēt lāsmēs. Kā tad jā, normāls esmai. Sākums virs nevar paiet. Jā, es tur iekritīšu katrā kupenā. Tad tev būs jāatnes tā baļļa ar ūdeni, kas tev vajadzīgs alum, tas tev, tas pārējais citiem. Jā. Kā tad, kad citiem, jā, kur tu? Es taču citiem ne, tu zini, man pašam aizpus ir, jā? Un tur man vispār žuks ir iekšā. Nu, tad tu iejauksi zirgu un visu mēslu kopā ar tavām visām žurkām aiz visu papu. Nu, māmiņ, es esmu pa galam. Miška! Mies! Tā vēl nav īstākas jā. Labiņš! Man nekad, bet manai vīciem jau trešo ziemu kašķis. Nekur deities bērns. Naktī jāapsēdaļies, savādāk panāktī visi cetas skrāpē laukā. Kāpēc viņš man sviež manas slotas? Ar ko es mīcīti pirtīs ar tie pēršu? Tas tāpēc, ka ar sestdienu vien nepietiek. Vai katru rītu vakaru tu sildi ūdeni, izkās sādi no pelniem. Nu, un tad, lai vismaz 2 reizes dienā mazgāts, un tad viss būs labi. Ar ko es ūdeni sildīšu? Kur man žagaru to vest? Ar ko es atvedīšu? Man nav ne rāgavīgi, ne zāla, ko brist. Vai tāds vien viņš ir? Vai viņš nodara arī? Andra, ko viņš saka? Vai viņš pēc stils jau ir bijis? Kas pirmais nākam, pirmam sakam. Tā, stāst to gribu. Nē, nu, tevi negrib dzert un cukām katrs naktis sils pieskāpst. Tas tāpēc, ka tev nedēļ vārds ūdens, tu katru rītu ielai jaunu. Gudrnieks atradies, kur ta lies jaka sausa. Un ko? Puķis piesīs. Bet, ko darīt, ja cukas ir vērus noguļ? Tas tāpēc, ka aizgalvas labi. Tev alaži jānamēr mīga. Lai puiši atrauj kūni, meitenes sanesīs pakājus, tad visi 12 nākamās ir to ganīsies papuvēru. Vai? Nu, kas tur ir? Teic tādu, ko tu gribi, drīzāk ar veidu. Man, taisnība sakot, nekas, es tikai gribēju paskatīt, kāds tas laimes Lācis vien ir. Tad tāds vien viņš ir. Viņš var būt arī citāds, bet tu neskaties daudz, ka tu uz acī neiematās. Bet, nu jā, tu esot malats, viņš saka. Vai saka gan, tad tas gan ir prātīgs laimes Lācis. Kas tev ir tādu? Man naktiņam guciņa grīdos, man sprēsīja kā laukā pavaļies dzerpsēsības un spolas nobrūk. Tas tāpēc, ka tu par upju vērt smalkā. Kad tad es to smalkā pievēršu, nu vajag 5 spolas dienā, citādi iztikšanas nav, jāstrādā vairāk. Lāci, nu, būs vai nebūs? Būs, un tad pilnīgi trakas bijām, ka tādu vedām mājās, apēdīs uz dzīves, Jā, ar visiem zābakiem. Jā. Kas tur ir? Kas tā bļauj? Mēs? Tu negals, tu nobiedēji mani. Tad tas ir tas Lācis, tad tāds viņš izskatās. Tā kā atkal būt un atkal nav. Andri, kas tas ir? Nu, viņš ir kāds ir. Bet tu gribi, lai mūsdienās staigā neapaugs, tā kā senos laikos palasi grāmatu. Lai tu mani vaļā savām grāmatām. Pukstiņ tu arī esi reiz mājās. Sveiks, jau nāk. Kur kas bija? Tiesa viņam visas atstalogi izskatījusi. Māte, kur tu man priekšaukties čolkus? Māmi! Vai viņš ir nikns vai nekošs? Dažreiz nekošs, dažreiz apēd veselu. Bet vai tas nav pukstiņš? Pukstiņš atbaidēs ir tāds.
viņš man nelaiž. Kāpēc viņš nelaiž? Vai tu neesi mans draugāns? Ko viņš tur ņurd? Ko ņurd, to ņurd, bet... Jā, tev no sākuma jāiemācās zeķis lāpīt. Bet kā lai es iemācos, kad adatu tur pirkstos? Nu, tad lāpi pa dienu, kad saules spīd var redzēt. Jā, un vispirms not pirmo cimdu pāri. Bet kā lai es notu? Mums ir māte vien pārāda. Nu tad ādi vakarā, kad māte ir piepususi un guļ. Jā. Un vēl viņš saka tikai tad, ja tu pie pulksteņa iesi amatu mācīt. Amatu? Kas tas ir amats? Tas ir, tu šūs es piegriezīšu. Bet kā es visu tiem varēšu apšūt, kad... Jā. Nu labi, tad es piegriezīšu, tu pletēsi. Pletīzars tik smags, man vēders sāpēs. Labi, tad es pletēšu un tu spīdzinās ūdeni. Ūdens slapšs man sasprāgās lūks. Ciemslienes govī ir krējums. Ieziedīsim tavas lūpas, kamēr atkal veselas. Tas tā ir gudrs lācis. Un mans Ješka viņu atvedis. O, kur tad Ješka pats ir? Viņš to ir būs, jā. Nenāciet no. Viņš tad ir nospies. Man ķekām grāds to tālēks rīstelosīs. Prot! Viņš tā! Prot! Palaid viņu uz mežu. Viņam tur pašam savas mājas, viņš vairs negribēja palikt. Ja cauru nakti bezmiegā tu mokies, kad sakšķas nost un dienu darbā lokies. Kas lāča prātam neklausīs to dzīvu, tūliņa pēdīs, kas lāča prātam paklausīs tam laime rokā gan. Kas lāča prātam neklausīs to dzīvu, tūliņa pēdīs, kas lāča prātam paklausīs tam laime rokā gan. Ja cirēsi, lē asti rāda teļi, uz āliņi tev jāizšķūrē ceļi. Ja tavi bērni visu ziemu kasās, pēc iepēm ceņ jau viņu āda prasās. Kas lāča prātam neklausīs to dzīvu, tūliņa pēdīs, kas lāča prātam paklausīs tam laime rokā gan. Kas lāča prātam neklausīs to dzīvu, tūliņa pēdīs, kas lāča prātam paklausīs tam laime rokā gan. Neklausīs to dzīvu, tūliņam pēdīs, kas lāča prātam paklausīs tam laime rokā gan. Kas lāča prātam neklausīs to dzīvu, tūliņam pēdīs, kas lāča prātam paklausīs tam laime rokā gan. Gan jau es tev izstāstīšu, kas pa gudru lācis bija. Tad es dzirdēšu, bet redzējuši nebūšu. Tur jau īsti nebija, ko var redzēt. Bet tagad pušmāt. Ješka runās. Vīri un sievas, puiši un meitas, klausieties visi. Laimes lācis ir prom, bet kas mums par labumu no viņa? Vai sniegs tāpat nelauž jumtus? Vai kupenas nestāv tāpat un mēslu gupas uz tām? Tas bija gudrs lācis, jā gan, bet vai mēs tāpat nezinājām visu, ko viņš mums teica? Zinājām, tikai darīt negribējām. Klausieties, mēs izbraucām pasauli un redzējām daudz ko. Bijām uz apaļā ezera, pārgulējām raganu krogā un piedzīvojām, ka nav nekāda ragana. Liedīga krocinieca, kas apkrāp ceļa braucējus un kur mūsu vīri atstāja naudu. Melnajā mežā mēs bijām. Ander, vai mūsu vīri pavasarī ko pārnesīs mājās? Neko tu tie nepārnesīs. Viss raganu krogā paliks. Melnajā muižā mēs bijām. Un redzējām, kā arī bagātam kungam iet grūti, ja viņu bīda, ģērbj, gulda, baro, bet vecīši nedara neko. No māņiem, vesteļiem un visādiem laimes lāķiem nav nekā. Laime ir tepat sūnu ciemā, zem šīm mēslu bubām un zem kupenām. Tikai tas jātīra nost. To mēs redzējām baltajās mājās.
Mīļie, jums visiem tur vajadzētu būt. Bet vai tad mēs arī reiz nevaram sunu ciemu iztīrīt klaju un spodru? Jā, varam! Tad ir labi. Tad ir vairāk kā labi. Tā, tagad ķeriet rokā lāpstas, slotas un cirkļi. Ņemiet zāģus, jūdziet zirgu, vēliet paļas ragavās. Visus traukus pielīsim ar ūdeni, lai dzer gan lopiņi, gan cilvēki. Malku savedīsim, lai kūp visi skursteņi. Lai pasakām tīts, cik tā laime un lācis tiem cits. Norims puteņi atkāpsies saules, mēs tā gribam un ziemai būs gala.